Lai izvietot izmērus, nepieciešams atvērt ir Annotate izvēlni un izvēlēties kādu no izmēru veidiem. Visbiežāk tika izmantots aligned izmēri, kas atšķirībā no AutoCAD izmērs izvieto uz malām, jeb uz objektu malām. Atšķirībā no AutoCAD, kur tas tiek darīts, izvietojot izmērus uz punktiem. Pārējās opcijas ir, pieejamās opcijas ir izvietot izmērus lineāri, kas ir jau līdzīgāk AutoCAD, kas ļauj izvietot izmērus tikai horizontāli un vertikāli, izvēloties noteiktus punktus. Pārējās iespējas ir noteikt leņķi starp objektiem, radiusu vai diametru. Lai pārvietot izmērus uz augšu un leju, ir jāuzspiež uz tiem, un tos vienkārši palākot var mainīt to pozīciju. Lai mainītu teksta pozīciju, jāuzspiež ir uz punktiņa zem teksta, kas ļauj to pārvietot dažādos virzienos. Ja tas tiek pārvietots pietiekoši tālu no līnijas, parādās līnija zem tiem. Lai šo līniju noņemtu, jānoņem ķeksīts ir no opcijas līdera. Lai šo tekstu novietot atpakaļ sākuma pozīcijā, tas jāpietuvina ir līnijai, kur tas automātiski nostāsies vietā, kur tas ir tik sākumā izveidots. Uzspiežot uz izmēra, parādās atslēdziņa. Šī atslēdziņa ļauj noslēgt izmēru starp tiem objektiem, kuriem ir izvietots šis izmērs. Bez šīs atslēdziņas ir iespējams brīvi mainīt šīs asas novietojumu. Attiecīgi, ja tiek uzspiesta šī atslēdziņa, tad izmērs starp šiem abiem objektiem, šajā gadījumā asīm, paliks konstants visu laiku. Šo funkciju vēlams izmantot pēc iespējas retāk tikai galējas nepieciešības gadījumā, jo veidojot kompleksus modeļus, tā var radīt pietiekoši lielas problēmas. Tomēr, lai asi piestiprinātu savā vietā un neļautu to izkustināt, ir iespējams izmantot funkciju pin, kas asi piesprauž, un nenoņemot šo spraudzīti, nav iespējams to savādāk pārvietot. Lai izveidot izmēru ķēdi, jāuzspiež tāpat funkcija Align Dimension, un jāizvēlās vairāk objektu, starp kuriem šie izmēri tiks izvietoti. Ja gadījumā ir vairākas līnijas tuvu viens otrai, tad jāizmanto poga tab, kas ļauj pārlekt starp šīm līnijām un izvēlēties vajadzīgo. Lai mainītu šo pašu pozīciju vēlāk, izmēram parādās divi punktiņi. Punktiņš, kas atrodas pa vidu no iznesuma līnijas, ļauj mainīt šo novietojumu. Otrs punktiņš, kas atrodas iznesuma līnijas galā, ļauj mainīt tās novietojumu. Lai mainītu vai izdzēstu kādu no izmēriem no šīs ķēdes, jāizmanto funkcija Edit Witness Lines, kas ļauj noņemt kādu no izmēriem, vai arī attiecīgi pievienot klāt jauns izmērs. Otrs veids, kā izdzēst izmēru no ķēdes, ir uzbīdot pēli uz horizontālās līnijas un uzspiežot taustiņu tab, kas iezīmē šo izmēru, un uzspiest podziņu delete. Šī funkcija izdzēš šo izmēru, bet arī pārauj ķēdi. Tādēļ to turpināt var izmantojot Edit Witness Lines funkciju. Lai mainītu izmēra, piemēram, teksta izskatu vai līniju biezumus un citus izmērus, jāuzspiež ir uz izmēra un jāpamaina tā tipa īpašības. Pie tā var mainīt gan teksta augstumu, gan līniju biezumu un citas dažādas opcijas.
kad tiek izvietotas vairāk izmēru starp objektiem, izmēru ķēdes, tad bieži vien virs šiem izmēriem parādās funkcija EQ. Uzspiedot šo funkciju, šie izmēri tiek noslēgti, un šajā gadījumā vidējās asas novietojums būs tieši pa vidu starp abām malējām asīm. Šī opcija bieži noder izvietojot sienas, logus un citus elementus, novietojot tos, piemēram, starp divām sienām, precīzi novietojot logu pa vidu.